Sveiki, dārgie kolēģi, hat-trick menedžeri, cienījamie. Šodien uz sarunu esmu aicinājis, uz sarunu alus kausu esmu aicinājis tuvu draugu, kolēģi, cilvēku, kurš hat-trick vidē ir pazīstams ar segvārdu Aivars ar dubult V un Z. Tad hat-trick viņš spēlē kopš 2005. gada, ir paspējis vadīt nacionālo izlasi un pagājušu sezonu uzvarēja virslīgu, un līdz ar to šodien būs viens no Latvijas pārstāvjiem hat-trick Masters turnīrā. Tādēļ arī viņu esmu aicinājis uz šo sarunu. Sveiks, Aivars! Sveicināt, Alžīrijas! Sveicināt, tautas! Tātad, ķersimies reiz vērsim pie ragiem, kā saka. Pirmais jautājums, protams, kad, kā un kāpēc tu sāki spēlēt šo spēles? Sāku spēlēt Itālijā 2005. gadā. Ieteica draugs, jau iepriekš biju. Pats spēlēju futbolu, spēlēju Fantasy Manager Premjerlīgai un vienkārši paņēmu tā ideju vadīt pašam savu futbola komandu. Neko daudz, protams, sākumā, kā jau visi no hat-tricka nesaprata, bet tas tā pašam nemaz mājās nebija interneta, dzīvoju ciemā, ko sauc par ēgļiem, gāju 3 reizes nedēļā cītīgi uz skolas bibliotēku vai uz ciemu bibliotēku likt sastāvu. Tas tā. Nu jā, tad varbūt pastāst nedaudz, ar ko tu nodarbojies pārējā laikā, neaizraujies ar zaļo puķi. Es jau pusotru gadu dzīvoju, strādāju šeit, Nottingemā, Anglijā, mācos ģeogrāfiju, cenšos universitātē. Pašam patīk arī pasportot, iespērt pa bumbu, šeit tad netika bieži gan tā agrāk, bet tāpatās. Jā, mums šobrīd vairāk streetballs. Latvijā tu spēlēji kādā klubā? Es spēlēju pašajā amatieru futbola kluba Alianse, piedalījāmies dažādos amatieru turnīros Rīgā. Nekādi ārprātīgie sasniegumi gan nebija, bet tas tā vairāk pašu priekam un labs sīvītei. Jā, galvenais jau priekš sevis. Tātad īsumā komentē pagājušo sezonu. Pagājušā sezona ļoti amizanta bija. Ir tā, ka sāku spēlēt hat-tricku, mans super mērķis bija iekļūt 2. līgā, par ko visi man draugi smējās. Bet kā saka, apetīte rodas ēdot, vai ne? Tā saka. Jā, jau 5. sezonu tagad uz virslīgām pagājušā sezonu izdevās arī visi sakrita veiksme. Izdevās viņu uzvarēt. Sezonas sākumā, kad zaudēju Wizardiem 1-4 un Burlam 1-6, jau rokas nolaidās, domāju, ka nekas atkal nebūs, bet otrā sezonas pusē sakrita vienkārši ideāli. 6-7 uzvaru sērija un galvenie konkurenti Silly Wizards zaudēja 3-4 spēles pašās beigās un izdevās ne tikai knapi uzvarēt, bet beigās par 7 punktu pārsvaru. Jā, galā uzvaru bija nodrošinājis jau kārtu pirms sezonas noslēguma. Un kāds komentārs par šo sezonu, kādi mērķi, cik tālu domā tikt hat-trick Masters turnīrā? Es domāju, uzsvars uz to šobrīd jāliek. Masteros un pirmais pretinieks ir Bosnijas kausa ieguvējs. Cerības uzvarēt pirmo spēli noteikti ir notiek labas, ja viņš neiepirksies, jo nometis puses sastāvu ir. Nedaudz baida tas, ka viņam atliek iztērēt kādu miljonu iepirkt pāris pensionārus, lai dabūtu normāli 400 statu komandu, bet šobrīd viņš laikam trenē kaut kādus izlašniekus un acīm redzot nav īsti gatavs konkurēt Masteros. Tātad mans paša mērķis noteikti būtu pārvarēt 2. kārtu, kas jau būtu labs sasniegums, tik lētu komandu kā man, bet ja sakritīs veiksme, pretinieki un mājas spēles, tad domāju, var pacīnīties diezgan. 3 vārdos, kā tu vērtē otra censoņa ņuvēja vadīto Justin Dew izredzes? Ja tu viņam rītdien, tas ir sestdien, sabojāsi, tad TC, tad viņam varbūt ir nekas nesanāks, bet ir nopietns sastāvs, viņš iepriekšējā kārtā izbraukumā dabūja 413 status, tad es domāju, ja viņam sakritīs arī mājas spēles un normāli pretinieki, tad ņuvējs tiešām varētu arī pacīnīties par CD finālu, pusfinālu iespējams. Nē, pats viņš izteicās, ka grib 5 kārtas pārvarēt. Tad pastāsti mazliet par savu taktiku, par tālsitieniem. Tā gluži nav tā populārākā taktika. Vai tālsitieni. Tālsitieni ir dīvaina taktika, jo es nemaz neticēju, ka var uzvarēt virslīgā, spēlējot vispār bez uzbrukuma.
pirms 2 sezonām vēl mēģināju pa vienu flangu bakstīt plus tālstiem spēlē, bet tas nedeva gaidītos rezultātus, tāpēc pārgāju vispār bez uzbrukuma spēlē. Kāpēc es sāku spēlēt tālstiem? Tas ļoti elementāri. Es sapratu pirms 3 sezonām, ka es ar savu nožēlojamo 10 miljonu sastāvu nespēju vienkārši skrieties uz masām 3-5-2 ar pārējiem arkliem, kam ir miljonu sastāvi. Es vienkārši meklēju idejas, kā optimizēt rezultātus. Un izrādījās, ka tālsitieni 4-5-1 ir stabili vislielākais labums, vislielākais rezultāts attiecībā pret ieguldīto naudu. Tas arī dod iespēju, ka nav jātrenē. Es jau vispār sezonas 10 neko netrenēju. Iepriekš ģenerāls, tagad standarts vai realizācija. Vienkārši varu visiem saviem, varu turēt visu sastāvu 30-32 gadīgus, ļoti lēti spēlētāji, kuriem es trenēju, viņam ir nekrīt vērtības, kā es varu atjaunot. Nu jā, galā so far so good, kā mēdz teikt. Es zinu, ka tev ļoti patīk ceļot. Pastāstīji skatītāji mazliet par savu ceļošanas filozofiju. Varbūt mazliet, kur tu esi bijis, kur tu vēl noteikti vēlētos pabūt. Ceļot patīk, bet ceļot sakarā ar to, ka nekad nav bijusi nauda. Šobrīd arī tas, ka laika nav nesanāk ļoti kā gribētos. Nu, savos cik 20 gados sabijis. Tas interesantāk. Tunisija, Taivāna, lielākā daļa Eiropas ar stopiem. Pēc mēneša dodos uz Maroku. Mēs abi dodamies. Nākamais plānā ir štati vilina šobrīd. Nu jā, štati daudz vilina. Tad mazliet savu viedokli par izlasēm nacionālajām. Kā bija, kā ir? Kā bija tavā laikā, kā tu tagad to skaties? Manā laikā īsmā patika. Principā patika vadīt izlases. Tas ir liela atbildība un nogurdina, ļoti nogurdina ceļš, bet visu ciklu novadīt normālā līmenī. Nepaveicās mazliet, neizgāzos vai nokļuvu pasaules kausā, bet nepaveicās vienā spēlē, vieni vārti, tas spāņu stūrstiens joprojām, kas ar augstiem sviedriem mostos naktī, iedomājoties atkal to golu. Bet, katrā ziņā bija interesanti. Manā laikā nebija vārtsarga, attiecīgā vecuma nebija flangistu, bet tagad atkal viss ir pārāk multiskilēni palikuši un Cita filozofija, kā saka, cita filozofija, jā. Noteikti katrā ziņā man ir nepabeigtas attiecības ar izlasi. Noteikti, ja kādreiz vēl būs laiks un vēlēšanās, noteikti centīšos atgriezties un sasniegt kaut ko vairāk. Kā tu vērtē Badija izredzes ar izlasi? Badijs, vismaz cik es runāju, es nezinu, Skype'ā diskusijās, visnotaļ komunikabls un spējīgs menedžers izstās. Es nezinu, varbūt mazliet pārāk abrazīvs, kā saka, biatlonis pavisam, varbūt iespējams neturēja kritiku, bet, lai vadītu izlasi, ir jābūt biezai ādai treneriem. Es domāju, ja Badijam ir diezgan labs sastāvs šobrīd izlasē, grupa nav tā grūtākā. Es domāju, viņš varēs jau 11. reizi aizvest Latviju līdz pasaules kausa fināla turnīram. Uz to mēs visi arī, protams, ceram. U20? U20 nav gluži mana spēcīgākā puse, tur neesmu tik ļoti sekojis. Jo man tomēr ir lielās izlases skili un stati stipri saprašanai un sirdī tuvāki. Un mazajās izlasēs tur katru gadu ar vien jaunu spēlētāju jāstās un jāpēta un jāņem. Tas ir ļoti, ļoti daudz darba. Tas gadījumā arī nesanāk tā, ka tas ir daudz specifiskāk? Iespējams tas ir specifiskāk, jā. Tad varbūt mazliet par to, kādi ir tavi plāni, ko tu plāno darīt tuvākajā laikā pēc universitātes absolvēšanas? Jā, es varētu teikt, ka es neesmu braucis šeit, palikt uz dzīvi, strādāt. Arī Latvijā īsti negrasos atgriezties uz dzīvi tuvākajos gados. Nezinu, ideja ir mazliet paņemt brīvu pāris gadus pēc universitātes. Varbūt atbīrt darbu pa manis. Principā ideja ir mazliet pavandīties pa pasauli, ja? Tad
pēdējais jaunākais, kas ir ieviests Hat-Trickā, tas ir, nu, pat šo sezonu lojalitāte iet ar pilniem apgriezieniem. Ko tu par lojalitāti vari pateikt? Lojalitāte, es uzskatu, kopumā Hat-Trickam ir laba lieta. Laba lieta. Viņa ir savi trūkumi, bet es uzskatu, ka man personīgi, diemžēl, lojalitāte nāk par sliktu manai talstiem taktikai, jo mani pretinieki gūst vārtus ar uzbrukumiem, ar midu un tā tālāk. Viņiem palielinās visas zonas pateicoties lojalitātei. Man palielinās tikai 2 zonas, bet mans primārais vārtu gūšanas variants ar specialitātēm, ar ātrie, galvaini un tā tālāk, tas jau nepalielinās, tāpēc uzskatu, ka man tieši tas mazliet nāk par sliktu, iespējams, tāpēc arī neizdosies sasniegt šo zonu nākamā zonu tik daudz, kā gribētos. Nu jā, un pavisam svaigs ir pirms pāris dienām tiek ieviesti turnīru sadaļa tāda, kur var vienkārši spēlēt pret dažādām komandām ar optimālu sastāvu, nebaidoties par traumām un kartiņām. To jau es sen domāju, ka kaut tādu veidu Hat-Trickā. Viņi izdomājuši ar labu veidu, kā mazliet nopelnīt naudas. Forši būs katrā ziņā nomēģināt savus spēkus savstarpējos draugu turnīros un tā tālāk, nebaidoties par risku. Jā, un galā es domāju, tas ir iespēja, ka tu vari ar pamatsastāvu izmēģināt dažādas taktikas un pieejas spēlēm, nebaidoties par rezultātu un tā tālāk. Mazliet par to, par spēli kopumā, par dzinēju, cik ļoti tu skaties un ņem vērā ciparus un cik ļoti uz, kā saka, uz čuļu tu spēlē, kā tu to sabalansē? Es jau vienmēr esmu uzskatījis, ka, teiksim, spēlēšana, nezinu, 2. līgā, virslīgā, tas ir tikai psiholoģisks stāvoklis. Praktiski jebkura komanda ar normālu resursiem, kas ir, teiksim, 3. 4. līgā, jebkura, ja grib uztaisīt to pārmaiņu no trenējamā sastāva un naudas krāpšanas sastāva uzlabošanu uz normālu 30-gadīgu sastāvu, es domāju, tas ir tikai psiholoģiski, bet, protams, vajag arī mazliet pareiķināt un tā tālāk. Cipari ir svarīgi. Vai tev ir Hat-Trickā kāds, kā lai saka, kāds tāds tā kā guru, kāds menedžers, no kuras tu esi savā laikā ņēmis piemēru? Guru ir bijuši laika gaitā visi kaut kādi. Pats pirmais cilvēks, kas man Hat-Trickā diskusijās kaut ko mācīja, kas un kā bija Kanaris no Skočiem, pirms gadiem 7 jau. Bet tālāk es pat nepateikšu. Iespējams, nezinu, te pašu Oskarsku vai Valentānu. Bet, nu, katrā ziņā es vienmēr centies pats savu ideju bīdīt priekšplānā. Nu jā. Tātad, un es pieņemu, daudz neizplūdīsim tālāk noslēgumā varbūt pāris ātrie jautājumi. Droši. Tātad, blondīnas vai brunetes? Jā. Kāds un kur būs nākamais tatū tev? Jā, tetovējumi. Es gribu taisīt ūpi uz muguras, tādu nopietnu izmēru. Kāpēc ūpi? Ūpis ir mans mīļākais dzīvnieks un putnis. Viņš tā kā tikpat spēcīgs kā ērglis, tikai viltīgāks un ar savu nišu, un tas man tieši patīk. Cik egoistisks tu esi skalā līdz 10? Es teikšu 9,5. Tev sagādā baudu melot? Mazliet. Kad tu grasies precēties? Precēties? Es grasos vispār kādreiz, gribu nomēģināt, kā tas ir. Bet, nu, neātrāk kā 30-35 gadu vecumā tas nebūs. Nē, tas jau diezgan normāli man šķiet. Kas šodien vinnēs virslīgu? Es jau gribētu teikt, ka es, bet nu šaubos. Laikam teikšu, ka Vizardi, Silija Vizards Umedzava diezgan spēcīgs izstāsts. Kas kausu vinnēs? Tā kā es apstādināšu MKL-u, tad viņš es domāju, ja Oskars pieies tai lietai nopietni nenotirgos sastāvu un nepelnīs vairs naudu, tad es domāju, Oskars vinnēs. Tava dzīves filozofija 2 vārdos? 2 vārdos, un 2 vārdi, kas labāk raksturot man dzīves filozofiju,